Mums ir liels gandarījums par to, ka mums izdodas Latvijā, mazajā Latvijā veidot pasākumus, kas spēj salikt kopā šīs trīs būtiskās dimensijas – pedagoģija, psiholoģija un vide, jo tāds īstenis rezultāts nav iespējams, ja mēs kādu no šiem faktoriem ignorējam. Lai mēs varētu palīdzēt bērniem un arī pedagogi varētu palīdzēt paši sev, ir svarīgi ne tikai darīt, bet arī izprast, ko mēs darām, kad mēs darām, kā mēs darām un kāpēc mēs darām tieši to. Ļoti svarīgi ir domāt, ko vēl vairāk mēs varam pielāgot un nebaidīties un mēģināt ieviest tās jaunās lietas, ko mēs šodien dzirdējām. Tas palīdz izprast līdz galam, kā tas bērns jūtas, jo mēs jau tā par tiem trokšņiem par visu tādu aizdomājas, bet par to, ka tas tā kompleksi iet kopā, viņš tā forši to salikt tā kā pa plauktiņiem, tā man likās. Un tad saprot, kāpēc ir kapuči bērniem, kāpēc ir austiņas. Un tā. Vairāk saprašana ir, kā daudz, kas var šim bērnam traucēt. Man ļoti patika Ola, kā prezentēja, jo viņš tik ļoti vienkārši stāstīja par tādām lietām, ko mēs ikdienā varam vienkārši nesaprast. Varēja redzēt, kā tās tēzes, kuras Līga uzlika uz ekrāniem lieliem, lielākā daļa pedagogu uzreiz ņēmās fotografēt. Un tas nozīmē, ka viņi ir nevis šeit atzīti, bet viņi ir ieinteresēti šajā tēmā. Tas ir ļoti pozitīvi, ļoti labi. Ir nepieciešams ļoti liels pedagogu darbs, ieguldījums, pedagogu sadarbība savā starpā, zināšanas par katru bērnu individuālajām vajadzībām. Un, nekas nenotiek ar to, ka mēs izveidojam skaistu vidi, kas iespējams teorijā ir pielāgota, ka tur ir jābūt ļoti, ļoti daudz metodēm, ko pedagogi pielieto arī no savas puses. Tāda klusuma noturēšana un fokusa saglabāšana ir diezgan liels izaicinājums. Un, tādēļ šie atgādinājumi par to, cik svarīgi ir gan vides ietekme, gan arī tāda pašrefleksija par to, kā mēs paši kā pedagogi sev pozicionējam un arī dažādu gudru stratēģiju pielietošanu, tā ir milzīga īstenībā nozīme. Klusums nav tikai, kā mēs domājam, tas, ko pilnīgs klusums, bet klusums ir arī sadzirdēt vienam otru, un tas, manuprāt, ir vissvarīgākais.